22. gada valsts eksāmens matemātikā optimālais līmenis 12. klase paralēlas taisnes AC un BD krusto 0x asa punktos A un B, Y asa punktos E ar koordinātēm 0-3 un F ar koordinātēm 0-6. Skatāmies attēlu. Zināms, ka C ordināti ir 3 un taisnaiņa 3 stūra ABC laukums ir 9. Nosaki taisnes BD vienādojumu. Pierakstīsim dotos. Punkts E 0, -3. Punkts F 0, -6. C mēs nezinām, cik mums ir x, bet y koordināti noteikti ir 3. Laukums 3 stūrim ABC ir 9 kvadrātu vienības. Nu, vēl mums ir teikts, ka AC taisni ir paralēli ar BD. Mēģināsim rēķināt. Paskatīsimies formulu lapā, kāds mums ir vajadzīgs vienādojums. Mums ir vajadzīgs taisnes vienādojums vislabāk, ja tas būtu y ir kā x plus b formā, jo mums ir vēlme noteikt virzienu koeficientu. Bet uzreiz nolasīt no mūsu zīmēm mēs to nevaram. Tagad skatāmies pirmais darbiņš. Ja mēs zinām, ka 3 stūram ABC laukums ir 9, paskatīsimies, taisnaiņa 3 stūris, tas ir AB laukums reiz CB dalīts ar 2. Reiķināsim tā, 9 vienāds ar nezināmo AB reiz zināmo CB ir 3 garumā dalīts ar 2. Un tādā gadījumā AB mums ir 9 reiz 2 dalīts ar 3, 18 trešās, jeb 6. Pārējām pie otrā solīša. Skatāmies, kāds mums ir virzienu koeficients. Virzienu koeficients ir izmaiņas pa y pret izmaiņas pa x delta, kā ir delta y pret delta x. Ja mēs pastīsimies mūsu grafikā, tad izmaiņas pa y mums ir dotas tās, ko mēs jau lietojām, 3 vienības. Tas ir CB. Delta x mums ir izmaiņas pa x asi. Tas ir AB, ko mēs tikko izrēķinājām, ir 6 vienības. Ja mēs tagad ieliksim iekšā skaitlīšus 3 un 6, mēs iegūsim noīsinot virzienu koeficientu 1 puse. Bet mums šī 1 puse ir taisnai, kas iet caur punktiem A un C, bet mums prasa caur taisni B un D. Un kāda te ir sakarība? BD ir paralēli AC. Paralēlām taisnēm virzienu koeficienti ir vienādi. Vai cik labi? Ja K1 ir paralēls ar K2 taisnēm, tad varbūt tas nav vispār zolīts apzīmējums, bet mums abām taisnēm virzienu koeficienti būs vienādi, gan atrastai, gan meklējamai, un mēs zinām, ka tā ir 1 puse. Tagad skatāmies tālāk, ko mēs ar to varam izdarīt. Tātad meklējamai taisnai BD virzienu koeficients būs arī 1 puse. To mēs jau izsacinājām. Trešais solītis. Un taisni būs formā y, ir 1 puse reiz x
plus kaut kāds tur b, y kā x plus b. To jau mēs esam izsprieduši. Ko mēs varam darīt? Mums ir BD taisnai viena konkrēta punkta koordināta 0, mīnus 6, F punkts no dotajiem. Un ja mēs paskatāmies formulu, vēl vienu formulu caur konkrētu punktu, y mīnus y1 ir k reiz x mīnus x1. Pierakstīsim šo formulu. Y mīnus y1 ir k reiz x mīnus x1. Ko mēs varam darīt? Kā mēs varam ievietot y mīnus 6, šī te y1, un šis ir x1. Ir vienāds ar mūsu viena puse, x mīnus 0, y plus 6 ir viena puse x, un izsakot y, mēs iegūstam vienādojumu viena puse x mīnus 6 ir taisnas BD vienādojums. BD. Un pierakstam atbildi tur, kur tā ir jāpieraksta. Paldies par uzmanību!